Tas īstenībā izcils piemērs, ko tu saki, šitais ir ideāli. Pirmajās 100 dienās nopelnīja 1 miljonu. Mēs apzināmies, cik slikti ir spēlētāji tajā tirgu, cik jau mēs ar mūsu zināšanām, cik mēs vienkārši to visu ieviešam. Un arī tā mūsu pārliecība par to, ka mēs esam tajā nišā jau tik ilgi. Es e-komercijā esmu, man liekas, 8 gadus, varbūt 9. Un tagad mums kontā ir 500 000. Un mēs esam gatavi 1 miljonam, 2 miljoniem. Tikai beidzot. Un tas ir tāda man pēdējā laika mācība. Tu būsi ļoti laimīgs, jo tu katru rītu celsies. Tas vislabākais Amerikai. Tu no rīta piecelies, apsies, cik tev nauda ir iekšķis panākt no Amerikas, jo viņi jau pērk, kamēr tu guli. Un tad ir vienmēr tas izaicinājums, cik būs. Droši vien iepazīstināšu tevi ar potenciālajiem skatītājiem. Šodien pievienojās mums klāt Gustavs Gotovs, veiksmīgs uzņēmējs, kuram pieder vairāki e-komercijas veikali. Dzirdēju, ka arī sanāca attīstīt no 0 līdz 1 miljonam. Cik ilgā laikā apgrozījuma? Pēdējo projektu, ko mēs palaidām, mums bija no 0 līdz 1 miljonam 100 dienas. 100 dienās? 108. Kaut kas tur bija. Es teiktu, jau es neatceros, tas bija pirms gada. Tagad jau tam projektam cits stāvoklis. Bet jā, starts bija promising. Very good promising. Jā, tas bija ļoti labs. Plus arī tu esi podkāsta vadītājs ar sievu. Mums ir ļoti labs ģimene auga podkāsts. Ja kāds grib paklausīties, kā audzēt ģimeni, tas ir īstenībā, man liekas, arī biznesā. Man vienmēr bijis tāds turakmens, kas man tur un dzēn uz priekšu, tas, ka mums visu laiku ir augus ģimene attīstījusies un bijis arvien vairāk un vairāk bērni. Jā, tas arī tāds. Daudz saka, man labi sanāk. Liela daļa uzņēmēji vienmēr arī saka, ka vislabākais laiks, kad ieņemt bērni ir līdz 30 gadiem. Man liekas, tas ir tāds milzīgs dzinums, kas tev arī kustina tālāk sasniegt vēl. Ziniet, tas stāsts, kādam vajag burkānu pakaļā, kādam vajag burkānu priekšā. Tad atkarībā no tā, kur tev viņš ir, kā tev viņu vajag, tev arī ir motivācija. Un es esmu redzējis ļoti daudz arī vecākus, kuriem bērni ir pēc 30. Tur esam cits stāsts. Jo pirms 30 tas tomēr ir tāds live or die. Principā tas izaugsmes princips ir tāds, ka man vismaz pirmie 2 bērni bija tā, ka no puses neatceros, puses es palaidu garām, tāpēc, ka es visu laiku paralēli esmu bijis kaut kādās biznesa problēmās. Tagad otrie 2 bērni, kas man principā ir abi pēc 35, viņi, tā kā es reāli izbaudu katru sekundi. Ja tev pietrūks kāds burkāns kādā no vietām, tad iespējams, ka bērni ir kā laba opcija, bet es arī esmu redzējis savā praksē daudz vīriešu, kas arī salūst, jo tas ir smagi, tas ir grūti. Ja uztaisīt biznesu ir grūti, tad izaudzēt vēl bērnus, tas ir arī sarežģīti. Un, ja tev tas viss vienlaik jādara, es tāpēc arī nesaku, kad ir labi, kad ir pareizi, vienkārši, ja tev ir, rūpējies un priecājies par to, man liekas, ka arī katram ir savs ceļš. Citam ir, piemēram, grūti uzbūvēt biznesu, citam ir grūti izaudzināt bērnu. Citam atkal ir viegli uzbūvēt biznesu. Parādiet man cilvēkam ir viegli uzbūvēt biznesu. Parādiet man cilvēkam ir. Es domāju, ja tu tā reāli skatīsies, neviens neatradīsies, kas teiks, jā, biznesu uztais ir easy. Tas nav easy. Es vairāk domāju jau par tiem, kuriem jau ir biznesu un, piemēram, viņi veido jau kaut kādus jaunus, kas ir jau pieredzējuši kaut kādas problēmas. Kad no 0 kaut ko tādu saskaries, tas tā vai tā ir kaut kāda grūti. Un ja tev nav pareizā mentora, tad tas būs nereāli grūti. Pastāst vispār, kā tu nonāci līdz e-komercijai un digitālajai mārketingam? Man bija biznesa, loģistikas biznesa. 3 gados tikām līdz 3 miljonu apgrozījumu, kas man likās toreiz, ka es esmu labākais uzņēmējs pasaulē un neviens neko nerūpē un es esmu vislabākais. Jo es arī biju labs, es liku daudz stundas, jau viss jau bija kārtībā. Man uzņēmēja darbība vispār bija diezgan sveša. Neesmu nemācījies skolās. Kaut kādā brīdī tas uzņēmums tur sasvārstījās. Man tur uzmeta, man liekas, kaut kādu 500 000 tajā pēdējā gadā. Es tajā brīdī nezināju, tas ir tas, ko mēs aizkadrā ar tevim runājam, kad es sāku risināt problēmas, kad bija kontā nauda. Nevis tad, kad problēmas atnāca, kur viņus vēl varēja atrisināt. Un man nobankrotēja biznesa, un es biju YouTube saskatījies visādus gudros YouTuberus, biznesmenus, kad katram normālam biznesmenim ir tur 5-6 biznesi. Un es domāju, šities nobankrotēja, atvēršu vēl 6, un kopā mēs nopelnīsim un atsitīsim mīnus, kas te ir nozacies. Es atvēru kādus 5 biznesus, un es sapratu, ka problēma ir tikai vairāk, naudas ir tikai mazāk, laika ir mazāk, plus bērni dzimst. Vispār tev, pēc fakta tev ir mazāk laika, vairāk naudu vajag nopelnīt, respektīvi visi iet pilnīgi kaut kādā greizā virzienā. Un man tajā brīdī parādījās tāds coach manā dzīvē. Mēs sākām meklēt atbildes uz jautājumiem, ko tu gribētu darīt, kas ir tas, kas tev dzīvē. Un mēs nonācām līdz pārdošanai. Un man viens no biznesiem bija alus brūzes, man piederēja Madona alus brūzes, un mēs bijām tajā Food Expo izstādē Ķīpsalā,
un es 3 dienas stāstīju visiem, cik man ir nenormāli krūts alus. Un es kaut kā tajā 3. dienas beigās sapratu, pirmkārt, šitais nestrādā reāli, jo man nav laiks tik daudz skaidrot cilvēkiem, visu laiku atkārtot vienu. Otrs, es sapratu, ka tai pārdošanai ir struktūra. Ar ko tu sāc stāstīt, tā kā jebkurš pārdevējs man sapratīs, tev ir struktūra. Tu saproti situāciju, tad tu izved vienkārši cauri visiem, tu nekad nedod uzreiz, tu nepārdod, tu izved vienkārši cauri kaut kādiem objectioniem. Un es domāju, kā man šo visu noautomatizēt. Un kā man uztaisīt tā, ka es guļu un piķis nāk. Es sāku meklēt internetā un es atradu to, ka ir tāds online. Ir veids, kā pārdot ir online. Tad man kaut kā netīšām savērt kopā ar cilvēku, kurš man iedeva iespēju attīstīt vienu zīmolu. Mēs viņu gadu laikā no 500,000 mēnesī uz 250,000, plus mīnus. Un es sapratu, iespējams šī ir mana tēma. Un tad jau tur aizgājām, mēs aģentūru atvērām, kur vēl projām mums strādā. Super bizness, ļoti liela peļņa, visi ir tik forši. Un tad mēs sākām kaut kādā brīdī saprast, zinām, tā sajūta, ka tu staigā pa pasauli, visiem skaidro, kas ir jādara. Tad priekšām tev gadam jāskaidro, vienkārši aiziet pats izdara. Un tas tā kā man ir 3. bērns, un man atnāca tādu klikšķi, tev ir jātaisa. Un es pamēģināju pirmo variantu, jo es jau biju pirms tam kaut ko te. Man bija šādi projekti, viņi bija nogrimuši tur. Es biju diezgan daudz izstāstīts, tikai vēl viens sigā, ka tu esi apģērsies pāris reizes, tev vajag grūti vēlreiz uzsākt lietas, jo tu atceries, cik tas bija sāpīgi. Un tad mēs palaidām vienu, tas man nepatika, sapratu matemātikā, man viņš nedara, un palaidām nākamo, tas nākamais arī atnes to 1 100 000 dienās. Būtībā tas jau bija tas otrais. Nē, es tev teiktu, ka tas bija kāds 11. Tas nebija tā, ka tas bija pirmais veikals, ko mēs bijām uzbūvējuši. Pats mans pirmais bija no Ķīnas kaut kādas salsbrilstas atceros. Man bija tur Brand Visions, kā atceries, 99% no tā, kur tajā brīdī aizgāja enerģija, bija pilnīgi wrong direction. Tas bija pirmais, tad tāds pēdējais, pirms mēs šito palaidām, bija suņa aksesuāru, kas ir tāda baigā klasika, man liekas, ko visi, kas ir e-komā kaut ko darīt, dropshippingā, viņi taisa aksesuārus, bet ļoti labi, ka man ir suns, tad visus tos aksesuārus, ko es biju pasūtījis, man vismaz mājās ir pilns ar suņa aksesuāru. Tu būtībā arī pats biji sūtījis visu un arī attiecīgi savēju, jo, teiksim, tā kontentu arī bija filmējis, lai palaist arī reklāmās. Jā, mēs visi, tā kā es jau zinu, kas ir vajadzīgs. Man ir reāls suns. Tu jau zini, kā tas ir tas lielais, man liekas, ka tu meklē tomēr kaut kādas lietas, ar kurām tu pats esi saskāries vai kurš tu pats lieto, vai esi redzējis. Un parasti no tā izveidojās kaut kāda ideja, ko tu varētu darīt. Jā, man suns bija, apmēram tās problēmas zina. Varbūt īsībā vari pastāstīt par to, kā tu izvēlējies produktus līdz 11. veikalam. Kā tu izvēlējies visu šo laiku tos produktus? Viņi atnāca kaut kā pie maniem paši. Mums bija viens tāds foršs projekts. Man liekas, tas projekts vēl projām ir dzīvs, bet es no viņa aizgāju projām. Mums bija projekts tāds, kur mēs pārdevām 3D printētus propus, respektīvi. Ir spēlēs ir visādi ieroči, visādas maskas, aizsargi, un mēs taisījām tā kā propus. Tu vari nolikt sev uz galvas gamingā, un ne uz galvas sev nolikt, un tu vari tur labāk iet. Līdz ar to man visā tā dīvaini projekti, viņi paši līdz manim ir atnākuši, un tagad, kad es atskatos viņiem ap, viņi man tik daudz ko, tas katrs projekts man iedeva tādu mazu, tie, kas tagad arī varbūt ir 10., 9., 11. projektā, un viņiem vēl projām tā kā nav sanācis, ko viņi grib izdarīt. Ir forši, ka ir tie 11 projekti, kur visi tev kaut ko iemā. Un dabū tā kā paņemt, saprast, ka tā īstā jēga ir tajā mācībā, nevis tajā piķī, ko tu uztaisi. Jo piķi jau vajag uztaisīt, tu viņu visu laiku iespēc, un tu tikai uz to fokusējies. Bet īstenībā tā mācība bieži vien, tas pats arī man tajā pašā loģistikā, tur uzmet uz 500,000. Es zinu, ka man vairs neuzmetīs, tāpēc, kad es izgāju tajā mācībai, un varbūt labi, ka man uzmet uz 500,000, nevis uz 5, 10, 50 miljoniem. Tā kā that's game, un tā kā man liekas, ka tās mācības ir būtiski. Bet manuprāt, arī baigi grūti ir nonākt līdz tam mācību. Īpaši, ja tu tiešām tev vajag piķi, un tev vajag maksāt visus rēķinus pēc kārtas, un tu pats strādā kaut kādā darbā vai 2 vai 3, un tad paralēli tu būvē kaut kādu projektu. Vienkārši tu par katru cenu gribi, lai tas viss izdotos. Vienkārši baigi cilvēkiem ir grūti nonākt vienkārši līdz tam momentam, kad viņi vairāk tam dzīvo, lai kaut ko iemācītos, bet nevis skriet pakaļ tai naudai. Nē, ir jāskrien pakaļ. Es nesaku, ka nevajag skriet pakaļ naudai, bet vajag novērtēt to mācību, ko tu iegūsi skrienot pēc tās naudas. Jo tā mācība ir īstenībā tā ir tava lielā vērtība. Tā ir tā lielā vērtība, kur tu vari vienmēr pēc tam pie jebkura galda, pie kur tu aizies, tu vienmēr varēsi atnest to vērtību. Zini kā, te ir, man liekas, tas ideālais piemērs par manifestāciju. Ir kas tic, ir kas netic. Iedomājies, kad pasaulē būtu tā,
ka pilnīgi visi, ko iedomājās, viņiem uzreiz piepildās. Tikai iedomājies, cik debili būtu pasaule. Tikai, jebkas, ko tu iedomājies, tev viņš uzreiz atnāk. Jā. Un man liekas, tieši tāpat ir ar biznesu. Ja visi, kas uzsāk biznesu, būtu super veiksmīgi rītā, kādā pasaulē mēs dzīvotu. Un līdz ar to ir jābūt kaut kādai tai, ir kaut kādiem tiem bossiem, jā, every level has the other devil, kā tā ideja. Ir kaut kādi evil, jā, kur tu cīnies. Un tas ir tas, kas, man liekas, tā kā sargā, lai pilnīgi viss tur nenonāk. Lai tie, kas cilvēki varbūt nav pastrādājuši, tie, kas nav labi cilvēki, ja es bieži vien rādzu, pieņemsim, es noziedoju labdarībā 5 štuks, man nākamajā dienā ienāk 200 štuks. Un kad ir kaut kādi šitādi te klikšķīši, kas tevi tā kā, kas ir vienkārši jāaiziet tam cauri, un jā, tev būs nesamaksāt rēķini, jā, tev kāds tur zvanīs, prasīs, kur ir nauda. Es atceros, kādu brīdi es dzīvoju tādā, kad es visu laiku meklēju to sajūtu, lai būtu sūdi, lai man būtu motivācija darīt. Un es ar visiem sāku teikt, kas ir tā spēle, ko jūs spēlējat? Vai tava spēle ir sataisīt sūdus, lai no viņiem līstu? Vai tava spēle ir, pieņemsim, taisīt biznesu, kurā nav problēma? Tā kā sarežģīts izskats, bet tā ideja ir tāda, ka mēs bieži vien meklējam to sajūtu, lai mums būtu motivācija kaut ko darīt. Nevis mēs saprotam, ka esošā, nesamaksājas kaut kāda rēķina, vai vienalga, ka esošā tā problēma tajā brīdī, tā nenosaka tevi, tā nenosaka, kur tu ej. Viņi ir vienkārši tā kā šobrīd kaut kāds pārmaiņas, kas ir. Teiksim tā, kur tu šobrīd atrodies? Es vienkārši ļoti daudz gadus atpakaļ izveidoju baigi par šo tādu teicienu, es vairāk attiecināju to skolu. Tāpatās jau skolā mēs ejam no 1. līdz 12. klasē, un katrā klasē ir, teiksim tā, savs kontroldarbs. Ja te pieņemsim 6. klasē un tev iedod 9. klases problēmu vai kontroldarbu, tu jau viņu neatrisinās. Ja? Tev jātiek līdz 9. klasē, lai tu varētu izpildīt to kontroldarbu. Bet ja tev 9. klasē iedod 6. klases problēmu, tu jau viņu izpildīsi šitā te. Tev nebūs nekādas sarežģītības, grūtības, un tāpat tās jau arī ir dzīvē. Vienkārši tu saskaries ar kaut kādām problēmām, kurām varbūt tu dotajā mirklī neesi gatavs vai nevari dotajā mirklī atrisināt. Tev vienkārši jāpiepilda kaut kādas noteiktas zināšanu apjomu. Šitais īstenībā izcils piemērs, ko tu saki, šitais ir ideāli. Es jums varu izstāstīt. Izklausījās labi. 100 dienās viņš uztaisīja 1 miljonu, vai ne? Izklausās krūti. Lai jūs saprastu, ka mājās 260 dienās. Un, lai jūs saprastu to ideju, kad pēc tam sākās žopa pilnīgākā. Tajā brīdī sākās tas eksāmens. Vai tu saproti šo, vai tu saproti šo, vai tu saproti šo. Tajā brīdī man tam 16-niekam iedeva tos 9. klases uzdevumus. Un man bija 6 mēnešos jāapgūst 3 gadu viela, lai es vispār spētu noturēt to projektu un viņu atkal atgūt. Paldies Dievam, man izdevās viņu atdzīvināt decembrī, janvārī, februārī. Es atkal šogad esam uztaisījuši jau tur pāri miljonam. Man vajadzēja iziet tam pārbaudījumiem cauri, un tā būs vienmēr. Tev dos kaut kādas pārbaudījumus, tev dos tos eksāmenus. Ja tu viņus nevarēsi nokārtot, tad tev būs žoks, ka jāiet ātri, jāiemācās, jāsaprot, lai tu varētu nokārtot to eksāmenu. Šis ir ļoti labs piemērs par tām klasēm. Mums visu laiku mēs mācāmies, un ļoti bieži tā sajūta, ka tu esi kaut kāds 5-6 klasnieks atnācis, un tev reāli tur vidusskolas vildot pret. Jo tas āķis, un pirmajā mirklī tev ir tāda reakcija, vienkārši ko darīt. Jo man jau arī bieži vien bija tādi momenti dzīvē, ka vienkārši tu skaties, un tu nesaproti pat kā atrisināt šito sūdu. Un tad tu vienkārši, man bija tā vairāk, man visbiežāk palīdzēja tas, ka es vienkārši vienu dienu tā kārtīgi izguļos pēc šīs problēmas. Un tad nākamajā dienā tu jau uzreiz kaut kā redzi jau to lietu skaidrāk, ko tev vēl jāiemācās, kas tev vēl jāsaprot, lai tu varētu pietuvoties tam atrisināt. Tas vienmēr tā kārtīgi ir. Bet klausies, sanāk, tu nonāc līdz 11. veikalam, līdz tu sāki saņemt jau kaut kāds rezultāts, es saprotu. Pirmais pelnošais mēnesis bija aizpagājušais. Man pat 11. veikals sāk pelnīt tikai pēc 18 mēnešiem. Okay. Lai tā kā būtu skaidra tā bilde, tas nav tā kā mēs uztaisījām 11. veikalu un nosmēlām tur krējumu. Mēs nosmēlām krējumu, bet mēs pēc tam samaksājām 3-kāršā par visām mūsu kļūdām. Tam naudas tur vēl tik tiešām tāda mērķis, kas tur notika. Un reāli mēs apsēdāmies un sākām pelnīt šī gada jūnijā. Tas ir 18 mēneši kopš projekta palaišanas, kurš pirmajās 100 dienās nopelnīja 1 miljonu. Apgrozīt. Tā kā stili, tā kā mēs saprotam to uzdevumu grūtību. Un tad man atnāja Džeki, 18-gadīgi bez pieredzes, ka, hei, es gribu palaist biznesu, kurš man nes 10,000 rīt. Es saku, tikpat labi var vienkārši spēlēt loterijā arī. Ir bijuši man naktis kazino jaunībā, kur es 10 izceļu. Tā kā
bieži vien ir. Jā. Okay, bet... Man jautājums vairāk bija, kāpēc tie 10 veikali, kas bija varbūt tāds globālais iemesls? Zinām, nav tā, ka viņi neizdevās, bet vairāk bija tas, ka es kaut kā nebiju tajā kombinācijā, kā tev ir kaut kāda founderu kombinācija, kas tur top. Un es tajā kombinācijā neredzēju sevi, ja tā varētu teikt. Jo tie projekti jau izdevās, viņi jau aizgāja, viņi jau sāka darīt kaut kādas lietas, viņi sāka nest kaut kādu rezultātu. Labi, varbūt viņi tur nepelnīja mežonīgi naudu, bet viņi sāka taisīt traction, tā kā biznesā. Es drīzāk teiktu, ka es no viņiem aizgāju, vai mani izmeta no kaut kādiem. Labi, izmest man laikam neizmet, es drīzāk aizgāju labprātīgi no lielākās daļas no viņiem. Zikā, es atceros man māma, ka man bija kaut kādi 20 gadi, laikam, plus mīnus 22, varbūt 21 gads. Pirms es atvēru loģistikas kompāniju, viņi man teica tā, es kādu pusgadu jau meklēju darbu. Viņi saka, vismaz no Narvastinā strādāt. Es saku, Narvastinā nestrādāšu. Lai tā kā nebūtu ko ēst, vēl kaut kas, bet Narvīties neiešu strādāt. Un man liekas, ar šiem biznesiem bija tieši tāpatās. Ja viss nebija tā, kā, manuprāt, būtu jāētiski, kādiem būtu jābūt partneriem. Zin kā, biznesā, pieņemsim, man tagad pēdējos 5 gadus, ar kuru, es nezinu, protams, negribu piesaukt kaut ko ļaunu, bet pirmkārt, mēs esam izgājuši pilnīgākiem sūdiem. Un es neredzu, kas varētu būt iemesls, lai mēs savā dzīvē kaut kur, nezinu, mums ļoti liels domstarpības. Jo partneris, ar kuru tu pavadi laiku, tu ar viņu pavadi vairāk laika nekā ar saviem bērniem, nekā ar savu sievu. Bet biznesa partneris ir super svarīgs. Un ja man ir jāvada biznesa cilvēku, kuram man nepatīk kaut kādas vērtības, vai man nepatīk kaut kādas lietas, man ir tiesības izvēlēties to nedarīt. Tieši tā, bet tā es teiktu arī īsībā ir ļoti liela tāda atsevišķa, manuprāt, tēma, kā izvēlēties pareizo biznesa partneri. Jo, manuprāt, lielākā daļa arī šeit ļoti daudz pieļauj kļūdas. Ir tīpaši, manuprāt, viens no tādiem red flagiem biznesa partneri izvēlē, ka viņš baigi skrien pakaļ naudai un viņam nav tās vērtības kaut kādās citās, teiksim, cilvēcīs attiecīgi. Manuprāt, to partneri pareizo jāizvēlās tieši pēc tām vērtībām, kurām viņš tiecās. Ja, manuprāt, tas arī noturmā viņus kopā, lai sasniegtu kaut kādas lietas un arī izietu kaut kādām problēmām. Zigā, es teiktu tā, kopā notur uzņēmumu naudu. Teiksim tā, dienas beigās tā ir nauda. Bet tas, ka tur ir kaut kādas vērtības katram cilvēkam, bet tās vērtības bieži vien viņas spoguļojas ārā, tikai ir pilnīgākie sūdi. Tā kā visi labi, viņš jau tu neredz tās vērtības, tu viņas nejūti, kā viņas izplatās. Es zinu, ka ir bijuši riktīgi sūdi, es zinu, kāds bija mans partners, es zinu, kāds es par sevi vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka es sēžu, eju līdz galam. Es nezinu, vai varu uztaisīt apmācības par to, kā izvēlēties partneri. Es domāju, ka tas ir tāpat kā ar tiem veikaliem. 11. partneris, dažiem paveicās 1., 2. Dažiem paveicās arī 1., 2. biznesa, ja ienes viņiem triljardus. Arī tā var būt. Bet manā pieredzē esmu iemācījies to, ka iemācījies kaut ko atkal, lai izvēlētos nākamreiz labāku partneri. Līdz ar to ir kaut kādas vērtības, protams, tās vērtības var nebūt tur entēs saraksts, varbūt tā ir pusotra lieta, kas ir kopīga. Okay, bet tu minēji arī attiecīgi 18 mēneši to prasīja arī nonākt līdz šim rezultātam, kur jau nonācāt līdz kaut kādam vērtīgam, teiksim tā, vērtīgai peļņai. Kas palīdzēja, teiksim tā, pieturēties un turpināt vienkārši šo produktu un šo veikalu attīstīt līdz šai peļņai? Jo noteikti jūs saskārāties ar kaut kādām grūtībām, kur bez mazā līdz bankrota stadijai gandrīz jau aizgājāt. Protams, vispār izdzīvojam tikai dēļ investīcijas, kuru mēs piesaistījām, pilnīgi mistiski. Es meklēju jau kādu laiku investīcijas, lai vispār to projektu atjaunotu. Tad mēs dabūjām investīcijas, tad mēs dabūjām mums attaisīt vaļā, kas mums bija ļoti liela problēma, mēs nevarējām pieņemt naudu. Kas mums noturēja? Tirgus lielumu. Mēs apzinājāmies, cik liels ir tirgus. Mēs apzinājāmies, cik slikti ir spēlētāji tajā tirgu, cik jau mēs ar mūsu zināšanām, cik mēs vienkārši to visu ieviešam. Un arī tā mūsu pārliecība par to, ka mēs esam tajā nišā jau tik ilgi. Es e-komercijā esmu, man liekas, 8 gadus, varbūt 9, es neskaitu jau vairāk. Tā kā tu saproti, ka visi, un arī, protams, galvenais peļņa,
cik tu pelni uz katru pasūtījumu. Tie visi rādītāji rādīja par to, ka šis ir vienkārši jāizvok. Un es atgādināšu, jebkuram biznesam, principā pirmie 2 gadi viņiem ir vienkārši jāizdzīvo. Pat ja tev ir super pelnošs bizness, super labs bizness, tāpat tu saskaries ar kaut kādām mistiskām problēmām, tas reāli maksā naudu. Līdz ar to, teikt tā matemātika pienēls, kas bija zem katra produkta, ja nav nekāda ČP, protams, darot biznesu ilgstoši, tie ČP skaits viņš samazinās. Cik ir liels tirgus, uz kuru mēs ejam, ir pārējais, aktuāli, cik tur maksā piesaiste un konkurenti. Kādā līmenī konkurenti un cik lielu tirgus daļu viņi ir paņēmuši, kuru tu vēl, jo tu jau principā ir tirgu, kurš ir pilns, un tev jāsaprot to ar savām spējām, cik lielu tirgus daļu vari paņemt sev. Un ja tā tirgus daļa, tu redz liels tirgus un tu vari paņemt kaut kādu daļu sev, pieņemsim mūsu gadījumā, produkts ir smags un liels, kurš nozīmē, ka mēs tirgojam Amerikā 85% pirkumu notiek retailā, jeb fiziskajos veikalos. Un mūsu produktu ir ļoti grūti nogādāt līdz mājām, ja tu viņu nopērc veikalā. Un mēs saprotam, ka mēs no tā 85% retail, 15 vai 16, 84, man liekas, ir pareizi statistika. Mēs saprotam, ka mēs no tā 85% retail mēs varam paņemt pāris procentus sev. Jo mēs nodrošinām to, ka viņiem aizved līdz durvīm, mēs nodrošinām visu supportu, mēs nodrošinām to, ko nenodrošina retails. Tad mums tas online konkurence, viņi mums interesē tikai tīri, vai viņi ir daudz, un viņi nebija daudz labi spēlētāji. Un tas, kā mums rādīja, te ir tikai visi zaļie karot. Bet tu minēji attiecīgi, ka arī produkts ir liels un smags. Kā jums vispār ir ar to loģistiku, jo tad ir liels? Kļūt par pašiem savu banku. Jā, tev nepatiks šis apzīmējums, jo viņš nebūs īsti pareizs, bet idejiski. Ko mēs sākām darīt? Mums ir produkts, pa pilnu cenu mēs viņu tirgojam. Ir poga, add to cart, ship now. Un tad mums ir vēl viena poga, kas ir add to pre-order and save 40%. Tā kā pievieno priekšpasūtījumā un ietaupa 40%. Kurš nozīmē? Mēs saņemam naudu par mūsu pasūtījumu 40%. Ar 40% atlaidi uzreiz, un mums ir jāpiegādā pēc 4 mēnešiem. Kas tā kā vienkārši klientam, iedomājieties, ja tev piedāvāt 17 iPhone, bet tev būtu jāpagaida 2 mēneši vai 3 mēneši, vai tu negaidītu ar 40% atlaidi? Protams, ka tu gaidītu. Tā nav maize, ko vajag tagad. Un mēs šito ieviesām, un tagad mēs pielikām klāt konteineru piegādes, bet līdz šim mums bija tikai gaiss, un tur bija dārgi. Jā, tas bija dārgs, bet Jā, bet manuprāt, arī diezgan svarīgs ir tas caurspīdīgums. Manuprāt, ja tur arī pataisno klientam arī saka, tas, ka tāda būs piegāde, viņi tāpat tās piekritīs. Nē, mums ir bezmaksas piegāde. Jā. Tā e-komā bez tā, es nezinu. Ja tu tur 5, 4, 7, 8 eiro, bet tie, kas tur tirgo, viņiem ir shippings tur $75, aizmirst. 80% no klientiem noliks no tikai dēļ shipping. Tā kā viņiem liksies. Jā, tu jau to pašu cenu vienkārši vari pielikt pie produkta cenas un vienkārši uzliks shippingu. Nē, tur ir bišķi savādāk tā stratēģija. Nezinu, tev 75, pieņemsim, tu izmaksā, tu uzliec 40 vai 50, tu uzliec klāt pie produkta cenas, un pārējos tu vari savākt tur secure shipping, bet tur ir nezinu, kā es aizmirstu tagad, kad tev sapakos ātrāk, priority handling, tur ir kaut kādas lietas, kur tu vari pielasīt kaut kādas $10-15, bet kas nav obligāti, bet tu viņus var pielasīt. Un beigās tu īsteni, kaut kādas tur klikšķīšas. Un beigās tu īstenībā pielasīs, un tev sanāk diezgan ok, ka piemaksāt tu $10, bet tev paceļās, tev CPAs, jeb cost per acquisition, maksa par piesaist, tev nokrītās vienkārši uz pusi. Protams, ka tev tas ir izdevīgi. Tāpat kā mums arī tagad, mēs, ka ieviesām to preorderi, mums klientas izmaksas samazinājās uz pusi. Mēs jau esam nopelnījuši tīri uz to, ka mēs dabūnam 2 reizes lētāk klientu. Neskaitot to, ka vēl tur ir vēl visādas nianses, ka mums ir sava nauda, tur daudz visāds kaut kāds nianses. Bet jā. Okay. Bet cik veikaliem tu tagad šobrīd seko līdzi, par kuriem tu esi atbildīgs? Es esmu tagad bišķi noņēmis fokus uz vienu veikalu. Mums ir plāns tuvākajos mēnešos $1 miljons plus apgrozījums. Mēnesī. Vispār mēnesī, jā, un plus mēs ejam uz, mums ir ideja 2 gadu laikā pārt viņu par 100 miljonu plus exit uztaisīt no tā veikala. Līdz ar to, es esmu kaut kā visu fokusu, aģentūra kaut kā, paldies Dievam, strādā bez manas dalības. Tur, ik pa laikam es tāpat skatos un kaut ko pasekoju līdzi un kaut kādas
updates, aktualitātes vienkārši, lai tā kā kaut ko smeltos. Bet principā tā day to day es sekoju līdz vienam veikalam, jo man ir 4 bērni, kas dod arī to, ka tu vari strādāt varbūt pusotru stundu dienā, kas atkal ir nenormāls bonus, ja, e-comam kā tādam, ka tu, ja tu kaut ko sataisi, viņš tev strādā un nes naudu. Tev ikdienā, protams, ir jāslīpē, bet ja tev nav tik slimi mērķi kā man, tad tu vari vienkārši lēnāk tās viss slīpēt un kārtot un darīt, un tev tāpat tas viss iet, attīstās un aug un viss notiek. Jā, bet kādus kanālus jūs vispār šobrīd izmantojat mārketingam? Mēs Facebook, Google pagaidām, un mēs ļoti daudz mēģinām palaist tagad video mārketingā, ka mūsos UGC filmē tur, bet tas ir tā kā mums sakrāt, mēs esam Eiropieši un Amerikā, mums tas baigi lēni. Tagad plānojam tur pišu vairāk uzspies uz to, bet principā 90-80% mums ir Facebooks. Ok, jo mums ir arī strādā vislabāk. Jā, jo mums arī klients ir tāds 40-50 plus cilvēks, un viņiem ir pamata platforma, ir Facebook. Kāpēc varbūt neizmantojat arī TikTok šobrīd? Ir diezgan daudz sarežģījumi aktīvi izmantot TikToku, ja tu esi Eiropietis un Amerikā. Tur ir vienkārši daudz nianses, kuras mēs kārtojam, kas vienkārši aizņem laiku. Jā, es dzirdēju par to. Es jau biju dzirdējis par to, tas, ka ja tu esi Eiropā, tad būtībā tu vari reklamēties tikai šajās Eiropas valsts, varbūt vēl kaut kas nedaudz plusiņa. Ja tu esi Amerikā un tev ir reģistrēts uzņēmums Amerikā, tad tu vari laist reklāmas bezmazliet pa visu pasauli. Tur tas nav tik vienkārši, bet mums tagad ir plāns, nākamais solis mums ir vairāk sales, door to door, B2B, kā sales uztaisīt aktīvāk. Mums ir daudz tādas lietas, ko mēs ieviesīsim, pievienosim. Jo, mēs ļoti bieži aizmirstam, ka online bizness, e-komercijas bizness, ir parasts bizness, kurā vajag parastus pārdevējus, parastus struktūras, parastus sistēmas. Mēs bieži vien, man ir online veikals, tā kā viss ir noteikti savādāk, vai nē, tas ir parasts bizness. Un mums ir tagad plāns, spiest uz pārdošanas komandu, palielināt viņu, lai mums būtu, plāns ir tāds, ka mums nākamgad vasarā jau ir office Ņujorkā, bet, tur ir vēl pāris, tie devili, tie vēlni ir jāuzvar, lai tur tiktu, bet tāds plāns mums. Jā, ok. Es teiktu, ka, kas man nāk pirmais prātā, ka viņi mārketingu uztver kā izmaksas. Reklamēšanos un mārketingu uztver kā izmaksas, nevis kā ieguldījumu. Ja tu tā kārtīgāk papētīsi lielus uzņēmumus, viņi tomēr pirmos gadus ir pakāsuši diezgan daudz naudu, mēģinot tikt tur ārā, mēģinot tajā Ņujorkas, tajā laukumā, kur viss tur iet katru savu pusi, mēģināt tur izcelties ap to pūli. Tiešām ļoti daudz naudas uzņēmumu ir iztērējuši, un mēs kaut kā gribam uztaisīt lielu biznesu, neielikt naudu viņā nekādu, un domāt, ka visiem mēs esam baigi svarīgiem. Tā ir jāsaprot, ka nobody cares about you. Vienīgais, kas tu vari pats aktīvi ieguldīt savu laiku un enerģiju ar reklāmas stadijā, jo es visiem uzņēmējiem saku to kā salīdzinājumu. Es saku, katra veiksmīga reklāma, ko tu uztaisīsi, ir kā bezmaksas pārdevējs, kas pie tavā vietā strādā, staigā pa ielām un bļaustās, ka tev ir labs bizness. Un tad tev ir jautājums, cik daudz tu laika esi pagājušajā mēnesī ielicis, lai uztaisītu šos bezmaksas pārdevējus. Un mums ir paveicies, mums ir komanda, kas to dara ikdienā. Liela komanda, ja man būtu kā atsevišķi kā zīmolam jāuztais tāda komanda, es domāju, ka viņi man izmaksātu kaut kā 30 līdz 50 tūkstoši, bet mums viņi jau ir. Mēs gan tur arī mainām procesu tā, lai mēs dabūtu vēl vairāk ārā no tā visa, bet mums, vidēji statistika no 100 līdz 500 jaunām reklāmām tiek ražotas katru mēnesi. Tad tas ir tā lielā problēma, kur ļoti daudz e-komercijas uzņēmēji nezinu, ko viņi gaida, ko viņi cer, ka tev pašu atradīs, reklāmas pašas uztaisīsies. Nezinu, Kim Kardashian ieliks postu par tevi. Tas notiek. Jā, es arī saskāries ar šo problēmu. Tas, ka visbiežāk ir tas mindsets, kā tu arī taisi tās kampaņas, kādu mērķi. Jo, manuprāt, tikai 2 kampaņas, kuras ir pamatā vērts ir lielākoties taisīt, tas ir lead generation un pirkuma tā. Nē, tas jau ir jaunus klientus. Okay, kāds varbūt tavs viedoklis īsībā par dropshipping? Vai viņam vispār vēl ir vieta 25. gadā? Jā, 100%. Tas ir, atcerēsimies, dropshipping nav biznesa formāts. Dropshipping ir produktu piegādes formāts. Un, lai tur neiesaldētu kaut kādas milzīgas naudas, kas nav sākumā, viņas nav vienkārši, viņi ir jāliek. Tev biznesa pirmais uzdevums ir radīt pieprasījumu.
un pēc tam kārtot piedāvājumā, nu, tā kā tu veic to piedāvājumu. Mums līdz šī gada vasarai arī bija dropshippings. Tas, kad viņš negāja no Ķīnas, tas cits tā. Mēs tur uzvarējām uzreiz. Mums tur apmēram 36 stundās, man liekas, sūtījās ārā pasūtījumi, kopš viņi ir ienākuši. Ja? Bet dropshippings ir tā kā, ja tu esi biznesā, bez kapitāla, bez nekā, dropshippings ir tā kā, tev ir jāsāk ar to, jo tev ir jāiegulda nauda zīmolā, par reklāmā, tev ir jāiegulda tajā, lai tu piesaistītu uzmanību. Un, protams, jākārto, lai tas produkts arī delivers the promise, ja? Bet, ja tev nav uzmanības, ar tevīm nerunāt neviens. Un tagad pēc tam jau tu vari sākt domāt, ko es varu. Mēs tagad arī domājam par warehouse'iem Amerikā, sūtam produktu daļās, tur liekam kopā. Mēs jau sākam domāt kaut kādus nākamos veidus, kas samazina mums produkta pašizmaksu. Bet līdz tam tur ir jāizgriež pāris miljoni līdz tam, lai tu tur nonāktu vispār. Tu arī biji minējis arī vispār par komandu. Būtībā tu algo šobrīd kaut kādus freelancerus vai? Nē, man ir aģentūra, man ir full agency, kas strādā ar pasaules līmeņa zīmoliem. Tā ir mana aģentūra, vienkārši viņai klāt. Ir vēl viens klients, kas ir mūsu pašu zīmols. Plus mums ir arī iekšējā komanda priekš tā zīmola uzsīt, bet Kā tu vispār izvēlies? Tas nav pie manis, tas ir pie mūsu uzņēmuma vadītāja. Bet mums tur ir kaut kādas vienotas lietas, bet es tā kā toči neesmu tas, kurš drīkst par to runāt. No pēdējiem, 20 hiringiem es esmu piedalījies nevienā. Es esmu tas, kurš cilvēki iemet kaut kādas lietas, ko viņi izdarījuši. Un es esmu tas, kurš iedod tādu sliktā policista feedback. Un tas ir tas, kā mani zina komandā. Tas arī ir spilgtākais, manuprāt, piemērs arī biznesā. Katrs strādā pie savām stiprajām pusēm. Jā, es strādāju pie tā, kā dabūt $500,000 apgrozāmus. Tas ir mans uzdevums. Es tā kā konektēju, daru kaut kādas lietas. Cits cilvēks strādā pie tā, lai mēs izdarītu. Katram ir savs uzdevums, jo jūs ātrāk biznesā sapratīsiet, ka visiem nav jādara viss. Vienkārši jūs vairāk pelnīs. Tāpēc, ka katrs darīs to savu lietu vislabāk, tas viss augs un attīstīsies, un tam būs rezultāti. Es teiktu, tā ir pēdējā laika lielākā problēma un mācība ir, lai taisītu naudu, tev vajag naudu. Tā kā tieši tik vienkārši. Ja tu gribi uztaisīt, pat mēs gribam 1 miljonu uztaisīt, tev ir kontā jābūt 250,000. Ja tev viņu nav, tu uztaisīsi 1 miljonu, bet tu pēc tam apģērsīsies. Un tagad mums kontā ir $500,000. Un mēs esam gatavi 1 miljonam, 2 miljoniem. Tikai beidzot. Un tas ir tāda man pēdējā laika mācība. Es domāju, ka es pagājuši ir pazaudēju kādu 10 miljonu apgrozījumu tikai dēļ šitā. Lai tu taisītu naudu, tev vajag naudu. Nevajag viņu rokās, bet tev vajag viņu vienu zvanu attālumā. Tā, lai tu zinātu. Uzvanīšu Ruslānam, viņš man atsūtīs 500K. Tev ir jāzina, ka tev tas ir pieejams. Jo naudu bez naudas nevar uztaisīt. Tieši tik vienkārši. Tā es teiktu, ir viena sarežģītākajām. Jā, nauda. Ir jau tas ebreju teiciens, ja? Ja problēma ir cena, tā nav problēma, tas ir izdevumi. Un tieši tā arī ir. Vienkārši tev ir izdevumi, un kaut kādā brīdī izdevuma sadaļa sāk traucēt attīstīt biznesu. Un tu vairāk domā par to, kā nosakt izdevumus, nevis par to, kā attīstīt biznesu. Jo iespējams, ja tu savu pusgadu nebūtu pavadījis risinot investīciju problēmu, iespējams, tu jau būtu palaidis vēl 5 produktus, tu jau būtu attīstījis biznesu, iespējams, tev būtu video, iespējams, tev būtu tas, jo mums ir visu laiku, tā kā mēs arī mājasēmībā skatāmies. Man tīrīt māju vai paņemt apkopē par €40. Ja kāds vēl projām nezina atbildi uz šo jautājumu, tad sēd storī, tu nevari uzbūvēt miljonu biznesu. Tas ir tāds, jā. Ok, bet ja tu tagad varbūt sāktu no nulles, ko tu izdarītu varbūt savādāk? Es domāju, ka es neko nedarītu baigāk. Es vienkārši, jo es paredzēju šo problēmu, bet es nekad nebiju viņu izjūtis un izgājis tai problēmai cauri, un līdz to es neiedevu viņai to lielo nozīmību. Jo, cilvēku izvēle, kas ar mums kopā kaut ko būvē, mēs varam atgriezties šeit. Ir ļoti svarīgi, ja jūs ņemat un strādājat ar kādu cilvēku, vai nu viņš paņem ar enerģiju, vai viņš paņem pieredzi. Un ja tu jūti, ka tur enerģijas nav, papēt viņam pieredzi. Vai viņš ir izdarījis to, ko jūs gribat, lai viņš izdarītu. Un ja viņš to var izdarīt, strādājot ar viņu, viņam dodat to atbildi viņu rokās. Bet ja jums nav tas tāds, ka pierādījums, kur viņš ir to paveicis, tad pameklēt varbūt citu cilvēku. Un tā ir varbūt kaut kāda viena lieta, ko es būtu mainījis. Es būtu nedaudz gudrāk izvēlējies cilvēks, ar ko es iestartēju. Bet tādā, ar viņa cilvēku izvēle ir, es domāju, tādiem 11 veikaliem. Katru nākamo cilvēku, ko tu pieņem un atlaidi, tu saproti, kā
nākamreiz izvēlēties cilvēku, kas ir daļa no tavu projektu. Tā būtu tāda lieta, ko es būtu darījis, izvēlējies labākus cilvēkus, bet es to nevarēju izdarīt, jo man nebija pieredze. Tāpēc es īsti neko nevarētu mainīt. Un kāpēc tu vispār izdomāji tas, ka uz Amerikas tirgu? Kāpēc tāds, un ne Eiropa, ne Latvija, ne Baltija, ne piemēram Big Five, ko mēs sakam, Kanāda, Austrālija, UK, bet tieši tikai Amerika? Big Five, jā, Vācija tur varbūt varētu ielikt iekšā. Ne, Jaunzēlande bija vēl. Zini kā, es sapratu to, ka produkts ir dārgs, mums vidējais čeks ir $3000, un kuras ir valstis, kuras būtu gatavs to naudu nolikt internetā, kuras ir pietiekami izglītotas par to, ka ja tu samaksā karti un tev nepiegādā produktu, var dabūt refundu. Vienkārši kaut kā izglītot, tikai tā consumer base būtu izglītots. Un Amerika principā ir vienīgā, kura ir spējīga šobrīd taisīt tādas transakcijas. Es nezinu, kura vēl valsts, es neesmu testējis, nezinu, bet ja jūs zinat kādu valstu, uzrakstat man personīgi, kuri būtu brīvi gatavi nolikt 2,5–3 tūkstoši par produktu internetā, mums ir pat produkti, kas ir par 10, 12, 15 tūkstošiem, uzticēt kādam kompānijai abroad naudu, ka viņi ķipam un piegādās to, ko es gribu. Man liekas, ka Amerikas tirgus, tāpēc visi uz turien tiecās, viņš ir bagātāks, viņš ir izglītotāks, kādā komercijas ziņā, e-komercijas ziņā. Manuprāt, nav labāk tirgus, kur tikt iekšā, bet es zinu, ka to pašu mūsu produktu, to pašu, ko mēs darām, Francijā arī cilvēki paņēma nokopēja 1:1 mūsu visu, un Francijā arī pārdod diezgan lielos apjomos. Bet es zinu, cik viņiem tur ir peļņa. Viņi ir stipri mazāk nekā mums. Jā, kaut kā es domāju, šie bija tādi galvenie faktori. Bet tu uzreiz sāki Amerikā? Jā, mēs tur nefiltrējām. Mēs Kanādā arī patestējām. Bet Kanādā ir problēmas. Varbūt tev ir kaut kāds ieteikums uzņēmējiem, e-komercijas īpašniekiem, kā startēt Amerikā? Sarežģīti. Sarežģīti. Tu ej uz vislabāko tirgu, visdārgāko tirgu, visvairāk konkurences. Ir jāsaprot, ka tu iesaisties kaut kādā sarežģītā. Un lielākai daļai liekas, ka es Latvijā pārdevu, viss ir notika izīs, ja aiziešu uz Ameriku, būs tieši tas pats. Nē, tā nebūs. Amerika būs daudz sarežģītāks tirgu. Lielo puiku tirgu. Es teiktu, jā, man bija viens čeks, potenciāli mēs ar viņu par investīcijām. Latvijā viens tāds top e-komerces čalis, un es viņam prasu, cik tu dienā tērē reklāmu. Un viņš saka, nedrīkst tev izteikt tādu informāciju. Es saku, labi, es minēšu. 25,000. Man tas likās, wow, kāda summa dienā reklāmā. Un viņš man saka, baby numbers. Man kopš tās sarunas ir palicis tā, ka mēs vienmēr sakam baby numbers. Tas, kas notiek šeit, viss tā ir tie citi cipari, tie vispār cits. Un ja tu vari ielikties, jo mēs jau vari. Mums ir apjoms, un mēs jau, es nevaru teikt, ka mēs esam iekarojuši to tirgu. Mums jau ļoti daudz, kas jāizdara. Bet ja tu vari tikt tajā tirgu, tu rēķini, tu savu produktu pārdos dārgāk, pelnīs vairāk, būs lielāks čakars. Labi, īstenībā, es teiktu godīgi, man liekas, ka cik es esmu redzējis mūsu klientiem, kas Latvijā strādā, viņiem supportā ir vairāk problēma nekā mums. Ņemot vērā, ka mums ir do-it-yourself produkts, kur vēl pašam ir tur jāņemās ar viņu. Līdz ar to es domāju, ka sagatavoties, tur būs the big devil will wait for you there. Tur būs jātiek cauri sienai, un būs sarežģīti. Tas ieteikums ir vienkārši, domāju, ka paņemt kaut kādus cilvēkus sev līdzi, kas ir, vai to darījuši, vai, vismaz kārtīgi palasījuši, kā to darīt. Tas vienkārši aizņems laiku, pāris gadus sāks nepelnīt to virzienu, bet tad, kad tu tur būs nostabilizējies, tad, kad tev returning customer rates būs labā līmenī, tu būsi ļoti laimīgs, jo tu katru rītu celsies. Tas vislabākais Amerikai, tu no rīta piecelies, apsies, cik tev nauda ir iekšķis panākt no Amerikas, jo viņi jau pērk, kamēr tu guli. Un tad ir vienmēr tas izaicinājums, cik būs. Jā. Tad īsībā šeit ir jautājums, kas ir pirmā lieta, ko tu izdari, kad tu pamosties? Divas lietas īstenībā. Pārbaudi savu vienu portfeli, jo man tur ir diezgan, mērķiecīgas lietas šobrīd izdarīts, un es vēroju, kā viņi attīsta. Un otrs ir pastos, cik man ir Shopifyā bijis pārdošanas. Principā divas lietas, ko es apstāstu. Un trešā lieta, ko es izdaru, ir izskrien kaut kādiem e-pastiem, vai nav kāds nomirs par nakti, un tur kaut kas nav jāklāp. Un ja tur viss ir kārtībā, tad dodos savās rīta pastaigās un daru savas lietas līdz pusdienlaikam, un tad jau ķeros kaut kādiem darbiem. Ok, varbūt kādas tendences tu vispār? Es domāju, ka tās tendences ir jau 8 gadus. Cilvēki saprot,
ka vieglāk, labāk ir sūtīt caur internetu. Arī visi veikali paliek daudz ērtāki, aktīvāki, labāki. Es paredzu vēl projām dominanti. Es nezinu, kāda būs tā attiecības starp retail un e-komu, bet es domāju, ka lielākā daļa produktu viņi iet projām no retail. Retails ir tāds foršs showrooms, aizies veikalu apskaties, bet reāli pirkt arī tāda price performance ziņā arī biznesiem ir ērtāk, ka jūs pērkat veikalā, e-veikalā. Viņiem nav nekāda pārdevēja, nekāds stoks viņiem ir kaut kāda noliktavu kaut kādā, tur lidos te. Es domāju, ka tā tendence tur vienkārši tas mans jautājums, cik liels tas tā saucamais pirkumu grods tiks ietekmēts no tā. Jo šobrīd mēs redzam ļoti aktīvi attīstās, vismaz tādā Latvijā ir pārtiks pasūtīšana internetā. Tas jau ir super liels solis. Jautājums, kas ir tās lietas, kas ir palikuši, kas ir paliks, ko cilvēki nesūtīs internetā. Tas ir interesanti vienkārši skatīties. Arī šeit tu redzi Latvijā, kad cilvēki arī sāk kaut kādus lielos pirkumus, jau arī sāk ietekmēties no e-komercijas. Pat ja viņi nepērk, viņiem ļoti liela ietekme ir e-komercija. Cik sakārtot tā e-komercija ir, cik skaidrs tas ir. Un es teiktu, ka tā tendence būs, kad arvien dārgāks un dārgāks produkts pirks internetā. Jo pieņemsim, aizbraukt, sāorganizēt savu dārza mājiņu. Ja tu ieej internetu, tev viss ir paskaidrots, ir founderi, ražotni. Tu saproti, ja tu samaksās un tev neatnāks produkts, tu varēsi dabūt naudu atpakaļ. Tā, ka tu to visu saproti, tad kam tev braukt uz kaut kurienu un skatīties? Tā lielā problēma šobrīd, ka tas e-komercija ir zemā līmenī. Nevar saprast produktu, nevar saprast materiālu, nevar to saprast, šito saprast. Tā e-komercija nenodrošina to izpratni par kaut kādām detaļām. Un tā, kad tas tiks sakārtots, pēc tam es domāju, ka tur būs ļoti interesanti. Es teiktu, tā tendence ir, ka pirks arvien dārgāks un dārgāks produkts un arvien lielāk un lielāk tos pirkumu grozs vispāries uz online. Jā, tagad es neesmu redzējis nevienu produktu, kuru nevarētu nopirkt internetā. Varbūt privātās lidmašīnas un skyscraperus tu nevarēsi nopirkt, bet mājas jau tirgojās arī internetā. Rekur pat Latvijā bija kaut kāds uzņēmējs, kurš tirgoja mājas un e-komercijā. Pavisam visu reāli. Tāpat tās ir privātās lidmašīnas. Manuprāt, arī diezgan reāli nopirkt internetā. Tas jau atkarīgs no cilvēka. Kā cilvēks jau pierod pie vērtībām. Es domāju, ka kaut kādā brīdī cilvēks sapratīs, ka es daru visu internetā. Es eju ārā, jo mēs tā reāli skatām, vai mums patīk braukt uz to veikalu un pavadīt to brīvdienas tās 3 stundas par to veikalu. Varbūt, kamēr mēs esam jauni, kamēr mēs esam tur tādi un šitādi, mums gribās tur tusiņi vēl kaut ko. Bet ar katru nākamo bērnu, ar katru nākamo gadu, es labāk pasēžu pasauļojos pagalmā, nekā brauc uz Alfa. Tā ideja ir, ka tev ir vieglāk. It kā jau saka, ka e-komā ir labāk, tāpēc, ka ir vairāk apseli. Tikai tev ir vieglāk. Bet tur atkal nav bērni, kas tev čakarē prātu par to, ko tev īstenībā ir šitā laba ideja. Tu arī teici, ka tu plāno, teiksim tā, exita no šī e-komercijas. Vai tās domā, ka tās būs beigas, ka tu vairs arī pārstāsi strādāt un tas būs viss, vai tev būs kaut kāds vēl augstāks? Man ir nākamā niša pat skaidra. Es zinu nākamo nišu, ko es ņemšu. Es ar to naudu būvēšu kaut ko vēl lielāku. Izklausās pēc software. Nē. Man īstenībā nepatīk. Ka tu paskatīsies, bija kaut kur tās salīdzinājums, cik maksā top 5 software kompānijas un cik ir Apple pārdevis AirPods. Un Apple AirPods bija pārdevis tik pat, cik ir pārdevuši apmēram tie software. Respektīvi, ka fiziskā lieta, viņai vienmēr būs, viņu ir vieglāk pārdot nekā nefizisku lietu, jo to var izskaidrot. Tas ir telefons, it does the shit. Un es domāju, ka es palikšu vienmēr pie kaut kā fiziska. Tas, kur es gribu iet iekšā, es zinu, kurš tirgus. Man ir pat klients viens Latvijā bijis, kurš tajā nišā. Bet pats galvenais tajā nišā ir mežonīgi profit margin. Lai saprastu, tur ir apmēram 1 līdz 5% ir pašizmaksas produktiem. Un tā ir tikai mana nākamā tēma, bet es zinu, lai tur ieiet iekšā, mums būs jāpatīš naudu 2 gadus, 3 gadus. Mēs vienkārši krāmēsim iekšā naudu, tāpēc, ka tas ir tas, tu ej iekšā, tu krāji to savu reputāciju, tu krāji to visu, un tad kaut kādā brīdī tu vari to visu. Bet es domāju, ka e-koms ir mans life games. Man ļoti patīk, ļoti izbaudu. Man liekas, labāks biznes nav, ka tu no rīta pamosties un tev ir ienākuši tur, 50, 100 tūkstoši. To sajūtu ļoti grūti, man liekas, nodot kādam tā.
iedomājies, ka tu rīt no rīta pamosies un tu esi 50,000 bagātāks. Tev pat tu neko nedarīji. Tu reāli neko nedarīji. Pat aktu gulēji. Tā ir laba sajūta. Vai ne? Nauda arī dod savā ziņā kaut kādu brīvību. Tā ir tikai vienīgais iemesls, kāpēc tev ir nauda, lai tu varētu. Man ir vispār dzīve bez melnrakta, kas skatās, paskatieties, tur ir, es runāju par to, ka nauda ir laime. Ja visi populāri saka, ka naudā nav laime, bet es pastāstu, kāpēc, manuprāt, naudā ir laime. Par naudu var nopirkt laimi. Tu var nopirkt brīvību, un brīvība ir laime. Nu, ja mēs tā Okay, man ir sagatavot tādi ātrie jautājumi. Tā kā uz šiem ātriem jautājumiem tev ir jāatbild uzreiz, spontāni, impulsīvi. Gatavs? Okay. Grāmata, kas tevi ir ietekmējusi visvairāk? Ja mēs tā ņemam 5 AM klubs Robinai Šarmai, es katru rītu ceļos, no rīta. Tas manas 2-3 stundas, kur es esmu pats ar sevīm. Tā kā tu minēji to, ka tu aizies uz dienu. Vienkārši katru rītu 2-3 stundas ar sevīm pavadu. Labi, dažreiz tur ir darbs iesaistīts, dažreiz nav vispār darbs iesaistīts. Meklēju īstās atbildes. Man bija problēmas ar naudu. Es runāju ar naudu, viņš tagad es runāju ar naudu. Prasīju, kāpēc pie manis nenāca, ko es tev esmu izdarījis. Kur ir problēma? Man nāca visāds atbildes. Tā kā jā, es teiktu 5 AM klub Robin Šāram. Telefons. Iemīļotākais fuck-ups dzīvē. Bankrots, es domāju, viņš man ir daudz ko atvērs. To, ka es esmu idiots īstenībā, nevis baigies gudrinieks. Un tad kāds ir tavs ikdienas? Silts ūdens, pastaigā ar suni, proteīna batonu. Prepare for war. Viens risinājums ir tas, kas tev atnāk. Bieži vien ir kaut kas, ko tu jau esi darījis, kas tev vienkārši atgādina, hei, mēs tā darījām. Un otrs risinājums ir tas, kā varbūt to vajadzētu darīt. Un tad tu mēģini salikt tos divus kopā un saprast. Pastaigā ar suni. Manuprāt, arī vislabākie stāsti vienmēr rodās no kaut kādām problēmām un tām cīņām, kas tev ir notikušas pa dzīvi. Tieši tāpatās, kad tu satiec draugus vai arī uzņēmējus, kad jūs jau runājat kaut kādas problēmas lielākoties, ar kurām saskārāties un kā jūs viņus atrisināt. Ļoti vienmēr foršs stāsts, no kura tu arī pats vari pasmieties, pastāstīt, paklausīties. Vienmēr tas būs interesanti, patīkami un aizraujoši. Jā. Tā kā paldies, Gustav, ka īsībā piekritēji. Sarunai bija ļoti interesanti un pamācoši. Jā, nu ko, vai veiksmīgi.